ļoti jancīga, iekšējie ienaidnieki, zinām, piespiedu situācijā, cīņa par, laimi vai kaut ko tam līdzīgu. Faktiski veidosies kaut kāda situācija, kurā aktivizēsies kaut kādi iekšējie ienaidnieki. Un tad būs tādi divi varianti. Vai nu gribēsies pateikt uz kādu pats tu duraks, vai arī tā kā sunim cīnoties ar savu asti gribēsies kaut ko pateikt sev sliktu. Un tagad divi jautājumi, kolēģi cienījamie, kas dzer kafiju un bulciņu sēda. Kas ir iekšēji ienaidnieki un kā ar šo cīņu tik galā? Kas var būt iekšēji ienaidnieki? Nāciet palīgā. Nezināšana, nevēlēšanās kaut ko saprast, iedziļināties. Neviens tev nenāk palīgā. Jā, nevēlēšanās palīdzēt tiem, kas mocās. Lūk, tie ir tādi kaut kādi iekšēji psiholoģiski stāvokļi, kuri bojā personīgo pašsajūtu. Paldies, Jānita, ka tu atnāci. Jā. Par iekšējiem ienaidniekiem. Iekšējie ienaidnieki, manuprāt, ir nepieņemšana. Nepieņemšana tam, nevis to. Kas tad ir vajadzīgs manai laimei? Jo atbilde ir pavisam vienkārša. Vai tu zini, kāda? Nē. Patiesībā laimei ir vajadzīgas 3 lietas. Nauda, vara un seks. Tātad, ja man nav, pieņemsim, seks skaidrs, ja nav seks, tad cilvēks paliek nervos vai kaut kāds tam līdzīgs, bet, piemēram, man nav vara pār otru vai par kādiem, un tad es nonāku kaut kādā iekšējā konfliktā. Protams, tāpēc, ka varu vajag. Varu gribās. Un gribās būt pārākiem par citiem. Mēs to mēģinām panākt visiem līdzekļiem. Bet āķis ir kamā, kad visas šīs 3 lietas, situācijas vai sajūtas, nauda, vara un seks, patiesībā vēsta tikai vienu, ka mēs gribam būt brīvi. Jo tas dod brīvību. Ja tev ir nauda, tu vari darīt to, ko tu gribi, un realizēt to, ko tu gribi, un iepriecināt to, ko tu gribi, sagādāt sev prieku. Un ja tev vēl nekas nespiež uz smadzenēm, tāds, ko tu nevar dabūt, tieši tā, tev nespiež uz smadzenēm, tas, ka tev nav varas. Tev ir nauda, bet nav vara. Man ir ko teikt. Es tikko visu izlasīju. Floridā policija tika izsaukta, pateikšu, 4:14 no rīta, jo bija sācies strīds puišu un meitenes starpā. Viņi cīnījās par deķi. Meitene piekāva, puisi ir daudzas rētas, te var drusku redzēt. Asiņaini muguri, jo viņi lietoja gan nagus, gan ragus, gan zobus. Gan papēžus. Jā, un puisis bija ļoti cietis no šī uzbrukuma. Puisis viņu iesūdzēja tiesā, bet advokāts savukārt paziņoja, ka nevar vienā gultā gulēt ar cilvēku, kurš grib privatizēt visu deķi, jo cīņa bija par deķi. Cīņa bija par varu. Par varu, ja. Deķis bija simbols. Viņi cīnījās tā kā virves vilkšanas metodēm. Tālāk tad tika likti smagāki argumenti, vārdi, un kad vārdi nepalīdzēja, tika lietota jau smaga artilērija, restīvi zobi, nagi, ragi, es nezinu, kas vēl. Papēžis. Ko mēs no šī varam secināt? Es nezinu, par ko jūs runājāt, bet man patīk šīs intermezzo, šis iespraudums. Kurā vietā notika šis te negadījums? Floridā, Pēteri. Kur tas ir? Florida ir Parīzē. Florida ir Parīzē. Priecāsimies kopā ar burkāņiem un fasāņiem. Un dāņu tautu. Es atvaru. Bet varbūt, Pēter, tu kā labās prakses lietpratējs varētu pateikt beigās, ko mums darīt ar šitādām situācijām. Ar iekšējiem ienaidniekiem. Ir 2 iespējas. Vai nu mēs
turpinam uzskatīt, ka tie ir mūsu iekšēji ienaidnieki, tas ir viens ceļš. Otrs ceļš ir viņus eksternalizēt. Proti savu tās vainas nogrūst uz kādu citu. Un tas ir arī ceļš, kā saprast, ka tas konflikts ir iekšējs patiesībā. Un trešais variants, Tas nozīmē to, ka cīņā par savu brīvību, kas mums dod laimi, ir jāvaino citi. mēs uzvārīsimies uz citu rēķinu. Tad, ja mēs neko labā... Pēc manu prognozes, vai to drīkst darīt? Ir doma futbols, hokejs. Ejiet uz hokeju, jūs varēsiet izgāzt visas savas emocijas uz pretējo pusi. Nav jāgāž uz pretējo dzimumu, ja būs partneri. Var gāzt uz pretējo komandu hokejā. Tādā veidā jūs variet sašķelt pasauli baltajos un melnajos, sliktajos un labajos. Un nebūt, tas nav jādara kara laukā, to var darīt arī hokeja mačā, futbola mačā. Par to lielā mērā ir komandu sports. Un, ja jau ir jāpabeidz arī raidījums, tagad palika īsāks mazliet. Ir, manuprāt, vēl viens variants. Savus ēnas puses, savus it kā tās teorētiski negatīvās izpausmes jūs varat arī mīlēt. Pārvērst to pa joku vai aizsardzības instrumentu. Kā? Atkal no sērijas. Tad, kad sevi jāaizstāv, būt sliktam ir labi, jā. Bet ir vēl viena doma, ja mēs paskatāmies, pirmos būs tā raidījums, kur bija stāsts par atpakaļ sūcošo enerģiju, kas lielā mērā ir tas, kad vecāki vaino bērnus un spēj uz bērniem apvainoties, tad tagad ir iespēja apvainoties uz vecākiem un vainot visās lietās vecākus. Tātad vainojam citus, lai justos paši labi, un tad šī nedēļa būs vienkārši kādā? Lieliski! Yes! Būs tā! Būs tā!